Laikmets ir sācies un 4. Industriālā revolūcija ir tagad uzsākta. Darba vietu trūkums ir vislielākā problēma, pat ja es neesmu nemaz gudrs. Ja šī situācija nav pazīstama, tad tagad veiksmīgas darbības veids ir pilnīgi atšķirīgs. Laikmets ir sācies un 4. Industriālā revolūcija ir tagad. Darba vietu trūkums ir vislielākā problēma. Ja tīkla mārketings tiešām piedāvā tikai lētus un kvalitatīvus produktus, tas var radīt milzīgu skaitu darba vietu. Mēs izmantojam GSGT stratēģiju, kas ietver globālo iepirkšanu un globālo pārdošanu. Jūs iegādājaties vislabākos un lētākos produktus visā pasaulē un pārdodat tos. Visā pasaulē izmantojot Atomi pārdošanas tīklu. Kurš tad veiks šo biznesu? To darīsiet jūs. Uzņēmums Atomi nodrošina tikai sistēmu, ja jūs mēģināsiet ceļot pa pasauli, lai atrastu vislētākos un labākos produktus. Tas būs grūti, vai ne? Pārdot visā pasaules tirgu ir grūti, ja jūs mēģināt izveidot piegādes sistēmu. Tas ir ļoti grūti. Ļoti grūti. Nākotnē gandrīz vairs nebūs darba vietu algotiem darbiniekiem. Tāpēc būs jāuzsāk sava uzņēmējdarbība, lai uzsāktu individuālu. Uzņēmējdarbību ir jāievēro noteikumi, jāiegādājas vislētākie un labākie produkti visā pasaulē un jānodod tos globālajā tirgū. Tas ļauj katram no jums to izdarīt. Piegāde arī ir jādara jums, ja esat izveidojis uzņēmumu. Tomēr Atomi piegādes sistēma to visu nodrošina. Pārdodot preces, ir jāsaņem nauda, vai ne? Bet Atomi datoru sistēmā viss nauda ienāk automātiski. Pēc tam jādalās ar atlīdzību. Arī zem sevis norakstītajiem jāizmaksā alga vai kāda cita atlīdzība. Tomēr Atomi datoru sistēma aprēķina atlīdzības un automātiski tās izmaksā visiem. Jūsu individuālā uzņēmējdarbība, bet grūtās lietas uzņēmums visu izdarīs. Jāveic tikai ļoti viegli darbi, ko darīt. Nāc un klausies, tas ir tikai tas, kas jādara. Tagad, kad jūs uzsākat jaunu biznesu, tas var šķist nedaudz neierasts. Tāpēc daudzi saka, ka tas ir grūti. Patiesībā nav nekas grūts, tas ir tikai neierasti. Atomi produkti ir lēti un kvalitatīvi. Par to jārunā. Tad viņi izveidos uzņēmēju. Vai tas ir grūti? Nē, tas ir viegli. Tas ir viegli, bet ja tas nav ierasts, tas var būt grūti. Ja cilvēki nav pieraduši pie šādas pieejas, tas var būt grūti, kad mēs to pieradīsim. Šāda viegla uzņēmējdarbība vairs nebūs. Tātad, kā jūs varat pierast pie tā? Vienkārši dariet to. Vienkārši runājiet. Ja tu to saki 100 vai 1000 reizes, tu vienkārši pierodi, bet kāda risinājuma nav. Tomēr ir cilvēki, kas ir dabiski talantīgi, tāpēc viņi nav pieraduši pie tā. Viņi to nedara labi. Tad nu ir jāatrod cilvēki, kuriem šādas īpašības ir iedzimtas. Jāmeklē šādi cilvēki, līdz viņi parādās. Tādējādi ir iespējams, ka kāds, kurš ir daudz labāks par tevi, strādā zem tevis. Un tas ir tas, ko piedāvā šis biznes. Šis biznes noteikti nav grūts. Tas nav grūti, bet jūs vienkārši neesat pieraduši pie tā. Tomēr drīz jūs ātri pieradīsiet, un tas kļūs interesanti. Jūs gribēsiet runāt, tik līdz atvērsiet muti. Tas ir tas brīdis, kad jūsu mute ir nemierīga. Nākotne pieder cilvēkiem, kuri dara nepazīstamas lietas. Ko jūs uzskatāt par pazīstamu? Vai tu esi pieradis pie nabadzības un nedomā par dzīvi kā bagātam? Tu neesi pieradis braukt ar mašīnu, ko vada aģents, bet sapņot par tādām lietām ir jāspēj. Tas ir iespējams. Tomēr mums jāizvērtē, vai tas nodara kaitējumu citiem. Vai ir slikti? Ja tā, tad pat ja tas ir ierasts, tas nav jādara. Bet tas nenodara kaitējumu citiem. Tieši otrādi, tas nodod peļņu. Nav neviena cita vieta, kur varētu iegādāties tik labas kvalitātes produktus par tik zemu cenu. Tad, ja mēs uzskatām, ka šī lieta var sniegt labumu cilvēkam, mums ir jārunā par to ar pārliecību. Un vēl ir viena svarīga lieta. Parasti organizācijās ir tā, ka zem gudra cilvēka ir nedaudz mazāk gudrs cilvēks. Vai ne? Ja zemākā līmenī cilvēks ir mazāk gudrs par gudrāku cilvēku, vai viņš to izturēs? Neizturēs. Viņš neizturēs un vai nu aizbēgs vai atradīs ceļu, kā doties prom. Vienīgais, ka es varu būt pilnīgi neinteliģents, bet man var būt zem sevis ļoti gudrs cilvēks. Pat ja esmu pabeidzis tikai pamatskolu, vai pat neesmu pabeidzis pamatskolu. Es varu būt zem sevis doktori un ekspertus. Tagad laikmetā, kad mākslīgais intelekts ir attīstījies, cilvēka intelekts vairs nav svarīgs. Tas nozīmē, ka cilvēka intelekts un zināšanas
nav būtiskas. Tātad pasaule ir mainījusies. Tagad mēs varam kustēties un darboties dinamiskāk. Es uzskatu, ka atomija spēlē ļoti svarīgu lomu. Laikmetā un 4. industriālajā revolūcijā.